Labdien, mīļie kolēģi! Šodien ir tāda īpaša sajūta, ka gribas jūs tā uzrunāt. Man Latvija gribas asociēt ar Ābeli, kura ir ilgus gadus augusi un bagātu ražu devusi, bet šobrīd viņa tāda panīkusi. Rietumu vēji pūš lapas uz vienu pēc otras uz rietumiem, parazīti dažādi sūta sulu no tās, un Ābele pamazām iznīkst. Es šodien pārstāvu Zemgali, kurā ir spēcīgas sievas, aktīvas un stipri vīri. Mēs visu laiku tā malā stāvot un klusi skatāmies, kas notiek mūsu valstī, kā viņi tiek iznīcināti. Un gribas teikt, ka šobrīd ir tas vēsturiskais brīdis, kad mēs pārkāpjam savu viensētas slieksni un visi kopā vienoti, balsojot, ejam un strādājam, lai šī ābele atkal ziedētu un augļus nestu. Lai mums visiem kopā spēks un izturība. Paldies! Paldies!